Darbs. Maza Ludziņa dramaturgu teātra aktieru lasījumā. Pirmā aina mājās. Tēvs un dēls. Kas noticis, dēls? Man ir problēmas ar meitenēm, tēt. Neprotu ar viņām apieties. Vakar kārtējo reizi dabūju pāci, kad mēģināju ar vienu kaut ko sarunāt. Jā, tas nav patīkami. Man ir sekretāra Kitija, forša meitene. Atsaucīga. Un kas man no tā? Es varētu Kitijai apvaicāties, vai viņa nebūtu ar mieru tevi pakonsultēt šajos jautājumos. Un cik tālu tad Kitija būs gatava mani konsultēt? To jūs paši sarunāsiet, bet galvoju, ka pa aci Kitija tev nesatīs, lai ko tu pateikt vai darītu. Tikai paskaidros, kā vajadzētu rīkoties, ja viņas prāt darīs ko nepareizi. Nu labi, tēt, paldies! Otrā aina darbā. Tēvs un Kitija. Ir mulsinoši jaunums, šef. Jūsu dēls man atzinās mīlestībā un lūdza kļūt par viņa sievu. Teicu, ka padomāšu. Stulbi. Piekrītu, bet kas man tagad jādara? Vēl nezinu, Kitija, bet padomāšu. Padomājiet. Trešā aina mājās. Tēvs un dēls. Dēls? Vai tiešām tu domā precēties ar Kitiju? Jā, tēt. Bet kāpēc? Tāpēc, ka es viņu mīlu. Labi, dēls. Tad man nekas cits neatliek, kā atzīties tev, ka Kitija arī mani konsultē. Tieši tāpat kā tevi. Es saprotu, tēt. Konsultēt tevi ir viņas darbs. Katram ir savs darbs. Bet tas taču netraucē cilvēkiem precēties. Pie tevis Kitija strādā, bet mājās būs mana sieva. Kur ir problēma? Lomās tēvs Edgars Vasiljevskis, dēls Haralds Fogelis, Kitija Monta Sarija.